Nu tā, un tas mūsu tā stiprā puse bija, kā mēs par tā aizjām, nu kā mēs jau nemetinām paši, un tā, mēs tur tā nevaram uztaisīt divi. Mēs esam tas kodols, tas centrs, ja, kurš izdomā tā, tad mēs ar klientu tiekamies, mēs uzklausām klienta vēlmes, tad mēs taisām 3 dimensiju šo te modelīti projektējam datorā, ja, uztaisam, ka viņš kustās, ka viņi var redzēt, kā viņš strādās, ja, viss slodzes tur aprēķināts, ja, nu tā, nevis tā kā garažiņā uztais kaut kā. Jā, nu lūk. Jā, risinājums, kas spēja parādīt visu elektrosaimniecībā notiekošo. Un tā radās vajadzība, bet pēc tam radās risinājums. Un tas ir energomonitorings. Un energomonitorings ir ierīce, tātad, ko pieslēdz pie ienākošā objekta elektropievada, un kurš informāciju par visu elektrosaimniecībā notiekošo nosūta caur Wi-Fi un internetu pieslēgumu, nosūta uz serveri. Un serverī patērētājs var piekļūt šai informācijai no sava viedtelefona, datora, planšetes, no jebkuras vietas. Un redzēt visu, kas notiek saimniecībā. Ne tikai kā tiek patērēta elektrība, bet kā darbojās dažādi mehānismi un novērtēt to, vai tas ir liederīgi, vai tas nav liederīgi. Piemēram, uzņēmumā tas varētu būt nakts laikā, kad parādās elektrības patēriņš, jā, un tad var izvērtēt, vai tas ir bijis liederīgi, vai tas nav bijis liederīgi. Tās var būt gan bojātās ierīces, gan tie var būt darbinieki, kas nesankcionēti dara kaut kādas darbības. Un uzņēmumā tā ir arī kontrole pār procesiem uzņēmumā. Cikos sākās darbs, reālais darba laika sākums, reālais darba laika ilgums, jā. Tas ir profilakse iekārtām, elektroiekārtām, vai fāžu noslogojums ir pareizs, vai, teiksim, kokapstrādes griezēja instrumenti ir pietiekoši asi, ko arī var redzēt elektrības patēriņā un var analizēt šo te instrumentu darbību efektivitāti. Nu, teiksim, īsākais laiks, kur uzņēmums, kas iegādājās mūsu energomonitoringa ierīci, kurā atmaksājās, ir 10 dienas. 10 dienu laikā šī ierīce atmaksājās un tālāk ļāva uzņēmumam pelnīt. Gadā viņš iekonomē 14 000 eiro ar vienu ierīci.